Tu jau pēc kāda laika, pēc pāris gadiem jau varētu mierīgi saukties par ekspertu visos vitamīnu jautājumos, visos detoksos, visādās kūrēs un visvisādi, kā attīrīt un iztīrīt savu ķermeni, lai enerģija palielinātos, lai tu spētu atjaunot šo te enerģijas līmeni, kāds tev bija kādreiz. Un viss, kas notiek, ir pēc kāda laiciņa, atkal viņas nav. Atkal viņa ir izsīkusi tik tālu, ka tu knapi spēji aizvilkties līdz darbam un atvilkties atpakaļ. Ja tu jūties šādi un no rīta pieceļoties, tu jau jūties tik nogurus, ka tu gribi iet atpakaļ gulēt, ja vien varētu, tad šī problēmai ir iemesls. Tavs ķermenis signalizē, ka kaut kas te nav kārtībā. Kaut ko tu nedari tādu savā dzīvē, kas tev būtu jādara. Un tavs ķermenis vienkārši signalizē tev. Viņam nepatīk, viņš negrib. Viņam ir vajadzīgas citas emocijas. Viņam ir pārāk daudz šo te apslēpto slikto emociju, ko viņš tur sevī un vairs nespēja turēt, jo tas viss prasa milzīgi daudz spēka. Atnāc pie manis. Es parādīšu, kur aiziet tava enerģija, kur aiziet viss tavs dzīves spēks.